Šī jau ir 21. Liepājas rokāde. Kas ir par pamatu tam, ka ir izdevies saglabāt šīs šaha tradīcijas Liepājā? Tas ir mīlestība pret šahu. Ne tikai man, bet arī šahistiem. Un atbalstītāji, kur redz, ka šis pasākums ir dzīvotspējīgs. Viņam ir savs brands jau tāds, kad uz šejien brauc pasaules labākie šahisti, pasaules zvaigznes. Šeit brauc arī ļoti nozīmīgi cilvēki, kas ir ne tikai kā šahisti, bet arī šeit pat ir gan zinātņu doktori, te ir Bankausskolas profesors, ir Jānis Grāsis, ir Egons Lavendels, zinātņu doktors, profesors no Latvijas universitātes. Šeit ir baņķieri, uzņēmēji, ir politiķi, Dāna Reizniece-Ozola, kas atbild par kultūras sporta izglītību valstī, vada komisija, Andris Ozols. Un tas viss mūs vieno, mums visiem patīk šahs, un es domāju, ka kamēr šie šahi gribēs spēlēt, tikmēr droši vien tas festivāls turpināsies. Jo mēs rīkojam šo pasākumu speciāli vasarā, kad ir silts gaiss, ūdens, ka šeit daudz kas notiek. Līdz ar to arī šahs ir ļoti svarīgi, bet viss tas, es domāju, viss kopā, jo principā ir tā, kā Dāna Reizniece teica, ka ir tieši rokādas laikā vienmēr ir Ventspils svētki, bet viņi brauc uz Liepāju, tāpēc, ka viņai šeit patīk šīs dienas. Es domāju, mēs visi kopā esam panākuši to, kad viņiem patīk atgriezties. Arī pilsētas sakārtotība, tas viss, ka šī pilsēta ir pievilcīga šiem šahistiem, un viņi arī brauc. Viņi šeit tērē naudu, atpūšās, aicina draugus, un pēc tam, es domāju, pilsēta var labāk attīstīties arī caur šo šahu. Šahs ir viens no nozīmīgākajiem sporta veidiem Liepājā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tradicionāli varbūt mēs sportu izprotam kā tādas fiziskās un vizuāli ļoti dinamiskas aktivitātes, tad tomēr arī šaham ir sava ļoti liela loma, jo šahs ir intelektuāla spēle, šahs ir ļoti augsta līmeņa garīga spēle, un tādā pašā laikā šahs prasa ļoti labu fizisko sagatavotību un koncentrāciju. Būtībā šahs apvieno ļoti daudzas lietas, un līdz ar to šī nozīme ir liela, un tāpēc ir svarīgi, ka Liepājā gan trenē šahu, gan spēlē šahu, gan arī uz Liepājā notiek dažādas šaha un augsta līmeņa šaha sacensības, gan Latvijas, gan Baltijas, gan arī pasaules līmeņa, jo tas kopumā tiešām dod tādu intelektuālo pienesumu un tādu īpašu enerģiju. Vai arī tu šahu spēlē? Bērnībā esmu spēlējis, bet varbūt tās vienmēr nekad nav par vēlu atsākt arī spēlēt šаху. Varbūt pēc pāris gadiem arī piedalīšos Liepājas rokādē. Я уже фактически 4-й раз в Лепо. 4-й. То есть я играл год назад в этом же турнире, в юбилейном рокада турнире. И в данном случае буквально месяц назад я выиграл здесь зональный, один из 3 зональных. И мне здесь везет. Я никогда не уезжаю без побед, поэтому думал, почему бы не сыграть еще один турнир, при том, что он входит в программу подготовки к Олимпиаде, которая начнется 1 августа. Я буду играть за сборную Латвии, и подумал потренироваться, размяться, поэтому приехал сюда, тем более Арис, всегда хорошая организация, приятная игра. Поддержать латвийский турнир надо. Я считаю, что во всех таких крупных латвийских турнирах должны играть все члены сборной Латвии. И по возможности все играют. Поэтому я решил сыграть. Надеюсь выиграть этот турнир, посмотрим, что получится. Лепа пока очень гостеприимна для меня.